Re! Viss ēters ir te! Turcija ir gatava palīdzēt Eiropas Savienībai risināt migrācijas krīzi, piemēram, uzņemot atpakaļ no Grieķijas visus nelegālos imigrantus. Tomēr pretī vēlas saņemt gan pretīmnākšanu valsts virzībā uz tuvināšanos blokam, gan naudu. Kā Latvija ietekmēs pat Turcijas un bloka valstu līderu samitā panāktā vienošanās, to jautāsim premjeram Mārim Kučinskim, kurš arī tajā piedalījās, protams. Labrīt! Labrīt! Paldies, ka esat mūsu studijā. Vai pēc Eiropas valstu līderu tikšanās ar Turciju ir skaidrs, cik liela un kāda atbildība par jaunās vienošanās izpildu būs jāuzņems Latvijai? Skaidrības šobrīd nav nekādas, tāpēc, ka sarunas, kas ļoti ilga, tomēr nonāca pie tāda kompromisa dokumenta, ko tagad var apmēram saprast virzienus, bet nekas vēl nav apstiprināts, tāpēc, ka ļoti daudz ir valstīm pretenzijas, pie tam dažādas. Piemēram, ja mums pret bezvīzu režīmu nekādas nebūtu, tad ir vesela rinda valstis, kurām tomēr ir arī pret to jautājumu, nerunājot par to, ka, protams, arī budžets ir jāapspiež katrai dalību valstī. Tāpēc sarunas turpināsies. Nu jā, mans viedoklis jau arī ir, ja Turcijas piedāvājums, kurš, protams, ir interesants, bet būtu labi viņu pamēģināt un tad prasīt naudu, kas, protams, būtu tad zināt, par ko maksā. Jūs runājat par to apmaiņu? Es domāju par to apmaiņu, kurā Turcija no visus pārpeldējušos cilvēkus aizveda atpakaļ, sašķiro ekonomiskajos un īstajos bēgļos, savukārt tos, kas ir Turcijā, tādu pašu skaitu īstos bēgļus atgriež Eiropā. Ja mehānisms plūsmu apturēt, tad mēs saprast, par ko ir arī katrai dalību valstī jāizdala naudu, jo, protams, tas, kas šobrīd notiek, ir drauds visiem, jo šobrīd Grieķija faktiski izskatās ārkārtīgi uzblīdus, jo neviens tālāk netiek un tur krājas un krājas. Jūsuprāt, cik reāli ir iedarbināt šādu te apmaiņas mehānismu? Nu, cik var paļauties, tas ir jautājums. Paļauties uzticēt uz Turciju, uzticēties, ka tas arī tā notiks, jo, protams, ka no šī piedāvājuma vajadzētu pazust kontrabandistiem, bet jautājums cilvēku kontrabandu Turcija jau arī tagad varēja ar viņiem kaut kādā ziņā tikt galā, bet, acīm redzot, tā ieinteresētība tik liela nav, jo cilvēki jau paši nebūvē laivas, viņus kāds atved, un nākamais, protams, jautājums ir, vai plūsma nepāries kaut kur citos virzienos. Nākamnedēļ Briselē paredzēts vēl viens samits, jūs teicāt, tā ir tāda kompromisa vienošanās, bet līdz galam tā nav noslēgta, un tātad tur arī lems Eiropas līderi, vai atbalstīt Turcijas prasības. Kādas ir indikācijas, vai kopumā Eiropas Savienības līderi, jūsuprāt, piekritīs Ankaras prasībām gan par papildus naudu, gan par bezvīzu režīmu? Un pēc tām indikācijām, kā varēja saprast, tad visticamāk var piekrist atvērt sadaļas iestāšanās sarunās, jo tas, ka atvērt sadaļas, nenozīmē, ka Turcija var tās prasības izpildīt. Tas vienkārši process atsākās. Attiecībā par finansējumu iespējams, ka kaut kādai daļai varētu piekrist, jo ne tikai es to saku, arī citu valstu līderi runāja par to, ka iespēju vajadzētu pamēģināt, kā viņi izdodas. Runājot par šo finansējumu, šie papildus 3 miljardi eiro, kas arī izskanēja kā Turcijas prasība, daudziem radās jautājums, cik Latvijai tas izmaksātu? Šobrīd ir diezgan pāragri vēl arī kaut ko rēķināt, ņemot vērā, ka Eiropas komisija jau uzreiz uz vietas teica, ka, jo tas nav vienā gadā, kad arī no komisijas līdzekļiem vismaz miljards, un notiek runa par to, ka iespējams, ka komisija var ilgtermiņā arī vairāk maksāt, tad attiecīgi dalību valstīm tas proporcionālais sadalījums samazinās. Tad dalību valstīm vismaz 2 miljardi būs jāsaliek kopā, ja tas tiks pieņemts. Tas bija pēc tām indikācijām, ko šobrīd Eiropas komisija vairāk par miljardu nevarēja atrast. Tas nozīmē 2 paliek uz dalību valstīm, bet es pieņemu, ka šī summa varētu arī samazināties. Tur ir kaut kādi procenti, kas ir aprēķinām, kas Latvijai būtu bagātības, teiksim tā, cik ir koprodukts saražots, kad mums, protams, nav liela daļa, bet mūsu budžetam, protams, tas ir nozīmīgums. Cik procenti ir Latvijas budžets? Latvijai būtu jāmaksā, cik tur ir? Ja, teiksim, no 3 miljardiem tomēr Latvijai vairāk kā miljons bija. Tas nozīmē, ka apmēram ap šo summu tas varētu būt. Un dabiski, kad šobrīd
jānotiek diskusijām līdz nākamajai ceturtdienai, un ir šis jautājums, man kaut kādām arī jābūt noteikti pilnvarām, vai kas tad ir labāk. Papildus bēgļi mēs viņiem noteikti nepiekrītam, vai maksāt naudu, lai mums nebūtu problēmas ar papildus bēgļiem. Ko jūs sakāt? Jādod naudu papildus Turcijai? Esmu par to, ka tad labāk ir naudu, nekā mums nekontrolējam plūsmu, bet pie noteikuma, ka tiešām problēma risinās. Runājot par Turciju un par tās vēlmi iestāties arī Eiropas Savienībā, daudz kliedzošu pārkāpumu, jo īpaši vārda brīvības ziņā šobrīd notiek Turcijā. Cik lielā mērā Eiropa ir gatava pievērt acis uz to? Ļoti daudz valsts šīs pretenzijas arī izteica, un notika pat dialogs ar premjeru, kurš teica, ka to lem tiesas, nevis viņi, bet mēs zinām, dzīve ir kā dzīve. Un tāpēc es domāju, ka šo jautājumu arī visi tie, kas runāja, aprobežotos ar nokaunināšanu vairāk, jo bēgļu jautājums, ja mēs parēķinām arī, cik ļoti humāna un pretīmnākoša bija Eiropas valsts pirms kāda gada un kāda šobrīd, tomēr tas izmisums ir daudz lielāks, un mēs vairs neesam vienīgie, ir jau vesela rinda, kas pasaka, ka vairāk mēs nevaram nākt pretīm. Tāpēc es pieņemu, ka primārais tomēr būs mēģinājums noslāpēt to, un pārējos jautājumos varbūt arī parunāsies, bet nebūs tāda nostāja kā pret. Varētu arī pievērtāt. Protams, redzat, tas ir, viņš ir ļoti saistīts ar tām sadaļām, ko atver sarunās. Un viena no tām sadaļām tieši šī, un kas nozīmē, ka Turcija, protams, var pateikt, viņi var atvērt sadaļas sarunām, lai iestātos Eiropas Savienībā, bet pāri preses brīvībai netiks. Tas ir viennozīmīgi, un Eiropas valsts to zina, kad nav iespējama. Bet nebūs tā, ka Turcija saņemtu papildus šos labumus un tomēr nebūtu atkal pietiekami aktīvi migrācijas krīzes risināšanai. Arī šobrīd Turcijai, kad jau ir bijušas iepriekšējās vienošanās, tiek pārmests tas, ka tā varēja aktīvāk risināt migrācijas krīzi. Nav jau tā arī, ka nerisināt, jo līdzinējā finansējuma rezultātā tomēr ir atvērtas skolas, ir šīs bēgļu nometnes kaut kādu ļoti lielu slogu, jo viņi ir arī uzņēmušies, un nav tā, ka tur miljoni, protams, vēl ir, un Turcija viņus tomēr kaut kādā ziņā aiztur, un nākamais ir tas, ka Turcijai ir vieglāk viņus ekonomiskos bēgļus aizsūtīt mājās, jo Eiropa par to arī runā, ja būtu tikai tie, kas bēg no karadarbības zonas, tas būtu saprotams, bet tā situācija, ka citur redz robežas vaļā, ejam arī mēs, un tad pievienojas ekonomiskie bēgļi, ko Eiropā ir grūti aizsūtīt mājās, jo jāsūtīt tur, no kurienes viņi nāk. Nākamā ceturtdiena, piekdiena, tātad turpinās sarunas un turpināsim sekot tam līdzi, bet par citu aktualitāti. Šodien Saeima galīgajā lasījumā lems par likumiem, par grozījumiem korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā. Strīdīgs, vismaz tā publiski arī ir izskanējis, ir šis Loskatovu priekšlikums noteikt knābu darbiniekiem dienesta attiecības ar biroju. Kā jūs vērtējat šo priekšlikumu? Pēc mūsu informācijas mēs, neskatoties uz šiem priekšlikumiem, OECD prasības nostiprināt knābu patstāvību esam izpildījuši. Tā kā tas ir mīts par to, ka kaut ko nobremzēs. Jautājums ir par iekšējo situāciju knābā, un faktiski šobrīd ir strupceļš, un es uzskatu, ka, ja Saeima šādas te apstiprinās, tad mums ir cerības vismaz, kad mēs no strupceļa vismaz knābu iekšēnē varam iziet ārā. Tad dienesta attiecības darbiniekiem ar biroju būtu jānosaka. Redzat, dīvaina situācija ir izveidojusies, un tas ir ne tikai knābā, līdzīgi arī ieņēmumu dienestā. Vadītājiem ir jāatbild par visu. Viņu var atlaist, aizstumt, bet viņš nevar rīkot, jums dot saviem vietniekiem. Un es nezinu, kā mēs katrs varētu strādāt, ja cilvēki apkārt zināt, ka tu neko nevari man izdarīt. Tātad izmaiņas likumdošanā, jūsuprāt, ir nepieciešams? Ir vajadzīgs izkustēties no šī iestrēgušā jau cik gadiem punkta, un manā skatījumā šis galīgi nekait. Pie tam Strekčenoka kungam būs iespējas, viņam termiņš nav nemaz tik garš, arī šobrīd parādīt
ko viņš var izdarīt, lai arī objektīvi varētu vērtēt. Jo pretējā gadījumā, beidzoties termiņām, būs jāvērtē cilvēks, kuram nebija tiesības arī veikt nekādas darbības knābu iekšienē. Jūs arī esat uzdevis darba grupai izstrādāt jaunu knabu likumu. Kāpēc tad mainīt šobrīd pašreizējo? Es tikai parakstīju. Šis bija jau agrāk pieņemts lēmums iepriekšējā valdībā un valsts kancelējā, lai būtu jautājums, lai atteiktos deputāti un arī Šenokungs no šiem te priekšlikumiem, kas tomēr tiek nobalsoti. Mēs viņus, bija solījums, sāksim jaunā darba grupā, iestrādāsim. Sakot, ar jaunajiem grozījumiem sāktos atkal šis te stāsts apmēram pusgadu garumā. Es domāju, ka darba grupa, ko es esmu parakstījis un kas nodibināta, viņiem jāsanāk un vispār jānospriež, vai šobrīd pēc tā rezultāta, kas Saeimā šodien tiks apstiprināts, ir liederīgi vēlreiz vērt vaļā likumu. No korupcijas apkarošanas pie lauksaimniecības Baltijas lauksaimnieki lūdza ārkārtas palīdzību Eiropas komisijai. Latvijas zemnieku zaudējumi esot 120 miljonu eiro. Cik lielas ir lauksaimnieku izredzes saņemt jaunu finansiālu palīdzību? Nevarētu viņus arī vērtēt kā neiespējams šoreiz. Un ņemot vērā, protams, ir sāp mums arī, bet nenoliekšu, ka lielākais spiediens Eiropas Savienībā arī šajā jautājumā nāk no lielākajām valstīm. Un, ja, piemēram, Francijā šī pat piena cena ir nokritusies, no mūsu viedokļa dod Dievs musējiem tik augsts cenas, bet no viņu viedokļa tie ir zaudējumi, un tāpēc šis jautājums arī ir šobrīd pacelts, un es domāju, ka tur ir arī izredzes, un Duklaukungs, es domāju, cienīgi aizstāvēs mūsu. Vēl viena aktualitāte. Tieslietu ministrija ir rosinājusi sabiedrību paust viedokli par likumprojektu seju aizsardzošu apģērbu nesāšanas ierobežojošs likums. Vai atbalstat, ka ir šāds te ierobežojums nesāt apģērbu, kas pilnībā aizsadz seju? Jautājums ir, cik viņš ir šobrīd aktuāls un kāds būs nākotne. Vai, ja man prasītu, vai šodien vajag pieņemt likumu, lai rīt neviens nestaigāt, es nevienu neesmu šeit redzējis. Bet nav jau izslēgts, ka kādā brīdī var faktiski parādīties. par šo šobrīd arī, kāpēc Tieslietu ministrija visticamāk šo iniciatīvu virza, par šo norit diskusijas visā Eiropas Savienības dalību valstu vidū. Un, ja tur pieņem visur, tad arī mums tas ir, es domāju, nepieciešams un vienādi. Bet, kā jau teicu, aktualitāte nav. Tas vienkārši varbūt šai momentā tikai sakurina kaut kādas bailes un viss, bet kopā ar visiem tā kā nodrošināt, protams, argumenti ir pietiekoši, lai tomēr drošība ir galvenais, teiksim tā. Tātad būtu jāatbalsta. Jā, bet vai jāsteidzas, neesmu pārliecināts. Nav īstais laiks, bet principā atbalstās. Varbūt, ka ir svarīgi nenokavēt. Bet vēl viena aktualitāte. Ekonomikas ministrs Ašrādens šodien tiksies ar TeliSonera pārstāvjiem. Runa ir par LMT un Latelekom nākotni. Jautājums ir valstī atpirkt visas TeliSonera akcijas vai arī uzņēmumus apvienot. Šie scenāriji, kas ir par uzņēmumu nākotni. Jūsuprāt, kāds būtu labākais variants Latvijas valstī un Latvijas iedzīvotājiem? Pirmkārt, TeliSonera šobrīd tā ir viņa iniciatīva. Satikties pēc tam, kad viņi ir pamanījuši, ka mums šis jautājums beidzot ir sakustējies. Mēs jau pēdējās 2 nedēļas diskutējām, darba grupa ir atjaunota un faktiski ir jau noraidīts signāls, ka mēs netaisāmies atteikties pilnībā no šiem uzņēmumiem. Un tas ir jāvērtē ne tikai kā uzņēmums, bet viņi pārvalda ļoti svarīgu drošības infrastruktūru Latvijai, kas ir kā valsts visticamāk arī neviena prātīga valsts negribētu atteikties. Tāpēc arī mēs neizskatām, un darba grupa arī neizskata jautājumu par to, ka pilnībā pārdot. Ir jāvērtē, acīm redzot, es domāju, ka vēl pārāk runāt, bet noteikti, ka valsts ietekmei viennozīmīgi ir jābūt pietiekoši lielai, lai mēs netiktu apdraudēti. Un mums jātiek skaidrībā ar šo mītu, vai apvienojot, mēs iegūstam kaut ko ļoti daudz. Es saprastu, ja mēs apvienojot iekarojam Eiropas tirgu un mūsu šī organizācija
pēc tam visā Eiropā kļūst vadošā. Bet, nu, ja es pareizi sapratu, esmu no vadītājiem, mēs runājam tikai par Latvijas tirgu. Un tas jautājums, protams, mazliet padara tā kā vienkāršāk. Bet es domāju, pēc šodienas, kad sapratīsim Telijas Soneras reakciju, acīm redzot, arī tas lēmumu drīzumā pieņemsim. Kā jau es teicu, nolikt viņu atkal nost, gan es neesmu ieinteresēts. Mums ir jātiek skaidrībā par savu nākotni. Vēl viens jautājums. Ģimenes ārstu asociācija ir paudusi, ka ir gatava rīkot protesta akcijas, ja valdība nerisinās ārstiem aktuālos jautājumus. Tātad vairāk naudas veselībai, ģimenes ārstu praksēm un arī e-veselības projektiem, kas ir jāskārto. Valdība pildīs prasības? Nu, mēs jau šobrīd vēl strādājam pie rīcības plāna. Tas, kas man gan izbrīnīja, ja mēs beidzot, Igaunija pirms cik gadiem beidzot tiekam līdz e-receptei un ģimenes ārsts pasaka, mums viņu nevajag, tad es kaut ko nesaprotu, un tad es domāju, ka patiesība nav tikai vienā pusē. Par pacientu datu drošību laikam vaidās ārsts. Vienmēr var atrast, lai kaut ko nedarītu, mēs sekundes laikā 3 iemeslus atradīsim. Varbūt, ka eiro viens, ko maksā par recepti. Es nezinu, kur ir tie iemesli, bet mums ir jāiet kaut kādā progresā un jāiegūst skaidrību vispār par veselības nozarē notiekošo. Vienīgais, ko es varu pateikt, es ministra pienākumus netaisos uzņemties šobrīd. Un vēl noteikti jājautā par to, ko vakar izteicāties mūsu kolēģiem LTV 7 par to, ka ceļu nodokli varētu pievienot un apvienot ar degvielas izmaksām, par ko ir iestājušies tūkstoši autovadītāju. To liecina arī Mana balss LV portālā savāktie paraksti. Kad tas varētu notikt un cik apņēmības pilns jūs esat to izdarīt un tiek bieži piesaukt arī pārējās Baltijas valstis, kur tas jau esot sen? Es domāju, ka tām ir tuvākā mēneša laikā jābūt jau šai analīzē. Es pagaidām īsti neesmu izpratis, kāpēc tas nav iespējams, jo to pašu summu, ko samaksā, protams, var pārcelt uz degvielas cenām, un degvielas cenu, teiksim, šobrīd naftas cenas atbilst tam, lai mēs pārdzīvot mazāk šo pieaugumu. Protams, kaut kāda analīze ir jāveic, un katrā ziņā domāju, ka šobrīd ir īstais laiks Finanses ministrijai arī šo analīzi veikt un jautājumu pacelt diskusijā, jo tā ir matemātika, un kāpēc gan ne? Jūs atbalstat pilnībā? Jā.